Un aiziet starts! Aiziet starts! Un Renārs Seitis jau ir 4. vietā. Jā, vēlisks starts Volkreisa braucējam. Nu, mēs jau te prognozējam, ka pieciniekā viņš noteikti šodien trāpīs. Bet Laurim Robertam, Roberta automobilim kaut kas ir noticies. Lauris Roberts ir dikti lēns un šobrīd viņš šo braucienu noslēdz. Bet Lauris Roberts vadībā ir otrais Šis te cilvēks. Mondos aizlē pa gaisu. Jā, Mārim Ziedākam tiešām šodien šī mašīna iet kā vērtības. Viņš šobrīd jau ir aiz Baumaņa. Tiesnešies ir gatavi Laurim Robertam parādīt dzīvo kādu, jo viņš ir jāpēc telpli. Sēdāks pirmais, Griežu otrais, Mātis trešais, Vāne ceturtais, Vāne ceturtais, sastais. Tāpēc Indeksons 7. vietā. Gados jaunais
jāskatās. Un Māris Zēbergs tur sakļūdās, acīm redzot, sagriežās un drāpa balmī. Bet es pieļauju, ka tas nebūs, viņš turpinās braukt un viņš arī brauc no raņa nost. Un viņš arī turpina braukt. Šīs dienas galvenais šūmeļs. Renārs Teicis atpats garām skolmeistaram, izskatās, ka skolmeistaram priekšā ir mīkstais. Jā, viņš arī apstājās. Un pilnīgi, es domāju, ka neviens nebija progresējis, ka šādi izskatās. Tas par Sīviksons ir par Griez palika. Griez, kur palika? Arī lai. Cik rāds rāda? Nē, viņš nav. Sen jau nav. Matisons pirmais, Pāne šobrīd otrais. Pāmanim uz pēdām ir tas par Sīviksons un viņš uzmanīgs. Bet tā bija celtanā karoga zona, tur jau tiesnešiem ir jāskatās. Izskatījās celtanā karoga zonā. Jā, no karoga līdz avārijas vietai celtanā karoga zona un sanāk, ka Renārs Teicis ir kurā vietā? Un nāk arī viņš varētu arī savu mekāniķim iedot šitā nobraukt mekāniķu braucēt uz 3 riteļiem. Jādod mekāniķim, tur nav ko darīt. Jā, un sanāk, ka folkreiz braucējs Renārs Teicis šodien ir 5. Lūk, prognozes piepildās. Pagaidām tieši tā. Un aplausi arī